gaisa bumbu ieplieza vārtos spēlētāja numur 79 Dīna Štāle. Rezultāts 3-5. Un notikumi ir strauji uz priekšu, un cik es saprotu, Ilga Ģēkarsone. Ļoti spraigā cīņā Rubens komanda tomēr nosargā uzvaru pār Ķekavu 5-4 sērijā 3-1. Uz sarunu esam aicinājuši Madaru Rudzīti. Apsveic ar uzvaru un iekļaušanu finālā. Kā tu vērtēsi šo pusfināla sēriju un vai esi apmierināta ar rezultātu? Jā, es esmu apmierināta ar rezultātu, jo kā nekā mēs esam uzvarējuši, mēs esam tikuši iekšā finālā. Pirmā spēle bija tā diezgan smaga un grūta, kā nekā mēs zaudējam, bet meitenes cīnījās un reka mēs esam finālā ar 3 gadus sērijā. Tavs komentārs par šīs dienas spēli? Manuprāt, mēs pirmajā periodā izdarījām visu, un tad bišķi tā, mums jau ir tā kā nav kur vairs likties, un tāpēc mēs tā kā atlaidām varbūt beigās, un viņas vairāk sasparojas, jo viņām jau reāli nebija ko zaudēt. Viņām bija vienkārši jāvinē spēle, mums vēl tā kā priekšā. Fināls jau pavisam drīz, visticamāk pretī stāsies RSU. Līdz šim bijis tā, kad kaut arī esat visas spēles zaudējuši pret RSU, tomēr līdzīgi esat cīnījušās. Kā gatavosieties finālam? Gatavosimies kā līdz šim un vinnēsim RSU. Viena no retajām spēlētājām, kura arī pēc zaudējuma mēģina saglabāt pozitīvu noskaņojumu, Elīze Bērziņa. 0-4 iedzinējos. Kā jums izdevās tomēr atspēlēties un radīt šo intrigu šajā spēlē, jo likās, ka spēle bija zaudēta? Pirmajā periodā mēs noteikti peldējām, bijām atnākuši kā peldēšanas pulciņu. Nezinu, kas bija noticis. Otrajā jau bija manāms kaut kas labāks, sākām kustēties un redzēt laukumu. Trešā periodā jau atmodāmies un tur jau sākām riktīgi spēlēt. Bet, es uzskatu, ja būtu bijis vēl viens periods, tad es domāju, rezultāts būtu savādāks. Par vārdsardzes sniegumu. Var viņu vainot pie kādiem vārtiem? Mūsu? Jā. Es domāju, šaubos, vai mēs šeit varam kādu vainot. Tomēr visi taču grib iekļūt finālā un visi cīnās kā viens. Un vainot kādu šeit, tas, manuprāt, būtu nekorekti. Par bronzu visticamāk spēlēsiet ar Ķekavas Bulldogs komandu. Ir skaidrs, ka atšķirībā no iepriekšējās sezonas šī spēle būs jums grūta. Kas jādara florbolu klubam Ķekava, lai trešo sezonu pēc kārtas izcīnītu bronzu? Noteikti būs vajadzīgs ļoti liels gribas spēks un būs jānocīnās kā komandai. Nevarēsim iet katru par sevi tā kā šāha partiju, bet būs noteikti jācīnās ļoti. Un būs vajadzīgs ļoti liels gribas spēks, jo es ticu, ka arī Ķekavas Bulldogs komanda tiešām vēlās iegūt bronzas medaļas, bet es uzskatu, ka mēs tomēr esam vairāk pelnījuši.